Ви слухаєте програму «Ми з України». Я Людмила Пилип. Вітаю вас в ефірі Латвійського радіо, а також у відеоформаті, який буде доступний на YouTube-каналі ЛР4 українською. І сьогодні у нас розмова через Zoom з представницею благодійної організації «Таві Драуги. Твої друзі». Це Рената Грудстока. І розмова у нас буде йти латиською мовою, але, друзі, переклад буде як на аудіоформаті українською, так також і в текстовому форматі. Sveiki, Renate! Sveiki! Šogad pie mums, pie mani na radio viesojas jūsu kolēģi, ja, kura stāstīja, ka daudz Ukraiņu bēgļi vēršas pie jums tieši pēc informatīva atbalsta. Un lūk, tagad ir projekts. Es par to projektu lasīju, ka labdarības biedrības Tavi draugi ir jauns projekts, kura ietvaros būtība turpina ierasto darbu Ukrainas civil iedzīvotāju atbalstam, papildus nodrošinot informatīvo atbalstu i atbalsta grupu māmiņam, kas audziņa bērnus ar īpašām vajadzībām. Renāte, pastāsti drusim vairāk par šo projektu. Kāpēc jūs savienojat informatīvo atbalstu un atbalstu māmiņam, kuru audzot tās bērnu? Būtībā šis projekts ir domāts tam, lai mēs varētu turpināt sniegt atbalstu Ukraiņas civiliedzīvotājiem Latvijā, un mēs, teiksim, centāmies tieši šajā projektā ietvert, kaut kādas tādas būtiskas lietas, ko mēs šobrīd redzam. Viena no tā, protams, ir informatīvais atbalsts, kas ir vajadzīgs nemitīgi, jo viss tā informācija mainās, arī tas pieejamais atbalsts mainās, cilvēkiem ir jautājumi par to, un tad mēs arī, protams, cenšamies to risināt. Informatīvais atbalsts ir pieejams pie mums uz vietas gan tāpat kā līdz šim, piezvanot uz info tālruni vai atnākot uz vietas, vai arī, teiksim, ja nepieciešama tāda, padziļināta konsultācija par kaut ko, tad var aizpildīt šo te anketu, kas ir projekta ietvaros piedāvāt, un tur var minēt savus jautājumus un norādīt, vai grib saņemt atbildes tā kā klātienē uz vietas, vai elektroniski, vai e-pastā, vai kā citādi sazinoties. Tad tur arī mēs gaidām šos cilvēku pieteikumus. Droši to var darīt. Informācija mums ir mūsu Telegram kanālā pieejama, kur katru nedēļu tad ir atgādinājums par to, ka ir iespējams pieteikties šī konsultācijas saņemšanai. Un, ja ir runa par atbalstu māmiņām, jā, mums ir atbalsta grupa, kas tiekas vidēji 3 reizes mēnesī, kur ir mammas. Mammas darbojas ar sociālo asistentu un psihoterapeiti caur dažādu veidu aktivitātēm, veidojot šo savu kopienu, spēka vietu un apmainoties ar pieredzi un gūstot šo te, nezinu, tā kā to sajūtu, ka viņas nav vienas, ka ir vēl citas mammas un kad kopā viņas var, teiksim, pārvarēt varbūt kaut kādus grūtākus brīžus un gūt šīs te idejas un spēku, kā turpināt. Un ar viņu bērniņiem tikmēr nodarbojas bērnu pasniedzējas, mākslas terapeits caur dažādām radošām aktivitātēm un vienkārši socializēšanos, tad, palīdz arī šiem bērniņiem tā kā draudzēties un iegūt jaunas prasmes, vienkārši pabūt citā vidē un ļaut, protams, mamām atpūsties. Jā, bet parunāsim par informatīvo atbalstu. Kādu konkrētu informatīvo atbalstu pārsvarā vajadzīga Ukraiņu bēgļiem? Jūs palīdzēt viņam juridisku atrast informāciju vai kādu sociālo, psiholoģisku? Jā, par to pastāstīt. Visbiežāk ir jautājumi, kas ir saistīti ar pabalstiem, ar ierašanos Latvijā, ar palīdzības saņemšanu, ar darba tiesībām, ar valodu, piemēram, kāpēc man ir jāzina latviešu valoda strādājot. Ir tādi jautājumi, jā? Ir joprojām, mums ir arī tādi jautājumi. Ir specifiskāki jautājumi par kaut kādām, teiksim, ar ģimeni saistītām, juridiskām lietām. Mēs, protams, cenšamies
Pirmkārt, sniegt to informāciju, kas ir pieejama publiski, kur vienkārši cilvēki nevar varbūt atrast. Ja ir jūtam, ka vajadzīgs kāds speciālists, tad mēs cenšamies pirmkārt sazināties ar šo speciālistu un noskaidrot visu nepieciešamo, vai arī iedot tālāk, teiksim, kontaktus, adresi, kur vērsties, kur saņemt atbildes uz tiem jautājumiem tālāk. Nu, tādā veidā. Bet jūsuprāt, Beigli zina par to projektu, par jūsu projektu jau, vai jūsu mērķis paplašināt to, lai cilvēki uzzinātu? Ne, protams, ka mēs gribētu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku par to uzzina. Nu, tā galvenā mērķa auditorija noteikti būtu nesen atbraukušie Ukraiņas civiliedzīvotāji, kuriem, nu, varbūt tas viss ir daudz svešāks nekā tiem, kas šeit jau ir 2 un 3 gadus un vai pat ilgāk, kas jau ir, nu, daudz maz sapratuši, kas un kā un zina, kur arī iegūt atbildes uz saviem jautājumiem. Līdz ar to mums tiešām ir svarīgi sasniegt šos jauniebraucējus. Ja ir tāds projekts jauniem māmiņām, ja, kuram ir bērni ar īpašām vajadzībām, ja es sapratu, ka jūs pētiet līdz šim, ka tāds atbalsts ļoti vajadzīgs, vai daudz tādu māmiņu ir Latvijā, vai daudz vērstas pie jums? Nu, mums ir vidēji 11, 12 māmas šajā grupiņā. Nu, protams, ka kāda saslimst, neatnāk, nu, tad tas skaits ir mazāks. Bet runājot ar kolēģiem citu vietu, citās pilsētās, mēs secinām, ka šīs atbalsts tiešām ir vajadzīgs. Jo parasti, tomēr domā vairāk par tiem bērniem, kā bērniem palīdzēt, un par mamām nu, drusciņā aizmirst, vai ne? Un līdz ar to mēs gribējām mūsu iespēju robežās palīdzēt vismaz šīm 11, 12 māmiņām. Jā, bet māmiņam jā, bet ar bērniem tas nu, ļoti specifiski, jā, vai viņi kopā līdz ar māmiņām ir tādas nodarbināšanas? Ne? Nē, viņi atrodas katrs atsevišķā telpā, lai mammas varētu netraucēti veltīt šīs 2 stundas nu, sev, savai kopā būšanai, un lai bērniem arī būtu šī iespēja ar vienaudžiem socializēties. Tāpēc tas ir nodalīti. Jā, nu, bet bērniem tiek nodrošināta radošā, attīstoša un vienkārši droša vide, kamēr māmiņas piedalās atbalsta grupā. Jā, protams, bērniem ir gan iespējas pavingrot uz paklājiņiem, uz vingrošanas bumbām, parotaļāties ar rotaļlietām, padarboties ar kinētiskajām smiltīm vai plastilīnu, vai uztaisīt apsveikumu kartiņu, vai nu ko nu tajā brīdī šīs pasniedzējas redz kā nepieciešamu, atkarībā arī no tās grupiņas dinamikas, no tā, kā bērni jūtās tajā dienā, un tad viņi skatās un pielāgo šīs aktivitātes. Protams, ja viņš neko negrib darīt, viņš var vienkārši pagulēt uz tā paklāja, padomāt kaut kādas savas domas, vai parunāties, vai padziedāt. Nu, tas ir pilnīgi viss tā Māmiņam ļoti ir brīvi. kādas atsauksme par šo grupu jau? Jā, māmiņas ir ļoti priecīgas par šo, kad viņām ir tā atelpa. Jā. Labas vārdas saņemam, jā. Bet kā notiek tā katru dienu vai 2 vai 3 reizes nedēļā? Nu, mums ir paredzētas 10 tikšanās reizes. Es atvainojos, nevis 10, 12. Atvainojiet. 12. Un vienkārši tad mums tā grupiņa ir nokomplektēta. Un tad noteiktās dienās tad viņas arī tiekās. Tas ir reizi nedēļā gandrīz vai un darbojās šīs 2 stundiņas. Vai jūs plānojat turpināt šo darbu, šo projektu, nu, tieši ar māmiņām? Saistīt? Jā, mēs redzam, ka būtu ļoti nepieciešams to turpināt. Nu, protams, viss ir atkarīgs no finansējuma, vai izdosies to piesaistīt. Jā, tagad par to virzienu informatīva atbalsta. Ja kāds ir algoritms, kāds cilvēki var pieteikties, ja pastāsti par to arī. Kā jau es minēju, mūsu Telegram kanālā ir regulāri atjaunota informācija, kurā ir šis aicinājums vērsties pie mums ar saviem jautājumiem, aizpildot anketu. Tātad viņi aizpilda anketu, uzraksta jautājumus, norāda, kā viņi vēlētos saņemt konsultāciju, tad mēs tālāk sazināmies ar cilvēkiem. Telegrama kanālā jūsu nosauks Ventspils 50 vai ir citāds? Mūsu Ventspils 50 kanāls, man liekas, ka bija V50. Bet šo informāciju var iegūt arī jūsu portālā.
Jā, var piezvanīt mums uz info tālruni un pajautāt arī to. Jā, informācija. Noprecizēt, jā. Nu, piemēram, cik daudz cilvēku vērsas pie jums katru dienu? Es neteicu tikai par informatīvo palīdzību, par jebkuru palīdzību. Vai Mhm. tas skautlis palielinās pēdējais laikā vai otrādi? Um, nu, ir vērojama stabilitāte. Mhm. Skaitlis nepalielinās, bet tas arī tā īpaši nesamazinās, jo pie mums vidēji mēnesī ir aptuveni 2000 apmeklējumu. Tie visi nav unikālie cilvēki, bet tie ir kopējais tas skaits, kas katru mēnesi atnāk pēc palīdzības pie mums šeit uz vietas. Respektīvi, ne jau katrs no viņiem mums arī piezvana, bet, piemēram, liela daļa no šiem cilvēkiem saņem mūsu piena produktu paku, Mhm. ko mēs dalām Jūs 2 reizes turpināsiet, nedēļā. ja? Tas ir pēc iepriekšēja pieraksta. Un tad pārējie nāk vienkārši pēc produktiem, ko mēs noteiktās dienās varam piedāvāt, pēc apģērba, apaviem. Dažreiz gadās, ka mums ir mēbeles vai kaut kādas tādas lielākas saimniecības lietas pieejamas. Arī to mēs joprojām cilvēkiem dodam. Tad ir iespēja to saņemt. Jā. Jūsu noliktavā pilnā vai dažreiz tukša, lai cilvēki palīdzē arī latvieši, ne tikai ukraiņi, bet citi varbūt jums jāpalīdzē. Nē, noliktava mums ir, kā lai saka, pustukša, jo Uztukša. ziedojumu, diemžēl, nekļūst vairāk, tikai mazāk. Priecājamies par katru atbalstu, kas mums šobrīd ir. Nu, un, protams, tas lielais fokus mums ir uz atbalstu Ukrainai, uz armiju, sūtīt puišiem uz fronti gan apģērbu, gan nepieciešamo inventāru, gan pārtiku, higiēnas preces. Un, jāsaka, ka šīs lietas gan ļoti, ļoti pietrūkst. Jā, Ja mēs tā vietējiem mēs vēl, jā, Mēs palēnām iesim pēc otra jūsu projekta vai akcija. Tas jūsu akcija, tavi draugi, Latvijas past. Ja? Tā ir, tā ir ne pirmo gadu, jā, jā, liekas, jā. manuprāt, ka 3. gads. Mhm, mhm, mhm. Jā, tā varētu būt. Šī ir Sestā brīnišķīga akcija. Es lasīju, ka tā ir sestā akcija, jā, kur, akcija. Jā, bet kura gads ir tiek mazliet vākti klišejs. audumi Ukrainas karavīriem. Par Adījumi, to. jā. Jā, 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 jā. Jā, jā. nu, lūk, pastāstiet par to. Mhm. Mhm. Šī ir brīnišķīga akcija, jo tā ir viena no tām akcijām, kas apvieno teju visu Latviju, cilvēkus visos nostūros, kas vēlas palīdzēt, bet līdz šim varbūt nav zinājuši, kā. Un ja viņi ir rokdarbnieki, viņiem patīk adīt, tas sagādā prieku, un viņi caur šo var izdarīt labu darbiņu, tad viņi ada šīs te zeķes, cimdus, tur šallas, cepurus, un ar Latvijas pasta starpniecību sūta uz Rīgu, uz centrālo pasta nodaļu, kur tas viss tiek apkopots un pēc tam nogādāts mums. Šī sūtīšana ir pa brīvu, ja to paciņu noformē atbilstoši. Šī informācija arī ir pieejama mūsu mājaslapā, kur var uzzināt, kā jānoformē paciņa. Un tad pēc tam, attiecīgi, mēs, protams, to visu pakojam, izskaitām un sūtām prom uz Ukrajinu. Sūtījums bezmaksas, jā, es Jā, saprotu. sūtījums ir tam, kas vēlas nosūtīt mums šīs te zeķes, pieņemsim, tas ir bez maksas noformējot atbilstoši pasta noteikumiem. Jā, bet cilvēki ir aktīvi. Cik daudz ādījumu līdz šim kopumā ir izveidosit nogādāt? Jā. Tā, pēdējā, pēdējās akcijas kopsumu es diemžēl neatceros, bet pirms tam mums bija, ja nemaldos, 5 tonnas vienā, tad 2 akciju ietvaros. Cilvēki ļoti, ļoti labprāt iesaistās šajā. Mhm. Ja mēs arī citkārt varam palīdzēt ar dzijām, jo mums tiek ziedots arī dzijas, un tad mēs zinām adītājus, kuram mēs varam tās dzijas nodot, un tad viņi attiecīgi uzveda un atnes mums atpakaļ lietas. Ir kādi tradicionāli ādītāji, ka katru reizi palīdzēju, jūs varat ziniet par Jā, viņiem, jā, kādus, jā. neatbalstu, es nezinu, dāvanu, vai ko jūs to nedariet, vai kā. Nē, ir Tā, šādi tā te patīcība. adītāji. Jā, jā. Jā, mēs viņus saucam par mūsu zelta brīvprātīgajiem, jo viņi, pat ja viņi nenāk pie mums uz vietas katru dienu, viņi ir šie te brīvprātīgie, kas par mums atcerās un palīdz. Mēs cenšamies iepriecināt kādu Ziemassvētku dāvaniņu. Bet par adīšanu runājot,
Mēs labprāt veidotu pie sevis uz vietas kādu adītāju klubiņu. Tā kā varbūt, ka tas ir interesanti kādām arī ukraiņu dāmām, kas vēlas nodarbināt rokas un palīdzēt šādā veidā. Tā kā mēs būtu priecīgi, ja pie mums pieteiktos, un tad mēs varētu kaut ko arī izdomāt un ar dzijām arī nodrošināt. Jau ir tāda vai tikai plānojat? Plānojam, tāpēc Aha. mums tad vajadzētu vienkārši šos cilvēkus, lai viņi ar mums sakontaktējas. Jo mums ir dažas latviešu dāmas, un es domāju, ka tur ar prieku varētu arī ukraiņu dāmas pievienoties. Mums jau iepriekš ir bijuši šādi mazie klubiņi, bet, nu, dotajā brīdī nekas nenotiek. Tā kā, nu, domājam, varbūt ir īstais brīdis atsākt. Cik daudz jums ir klubiņas, nu, ne klubiņas, tās grupas, palīdzības grupas, kā tagad ir tavi draugi ietvaros, viņi nodarbojas tieši Ukraiņu? 10 vai mazāk vai vairāk? Nu, tam Es ir dom... psiholoģiskā palīdzība, mēs runājam par informatīvu vai kādas Jā. māmiņām tās grupa. Daudz ir. Um, bez tā, par ko mēs jau runājām, nu, mums vēl ir maskēšanās tīklu Jā, darbnīcas, kur jā. mēs nekad nerimstam aicināt cilvēkus iesaistīties, pastāvīgi nāk mums palīdzēt, jo mums šobrīd ir pārsvarā akcents ir uz latviešiem, mums nāk latvieši, bet no ukraiņiem mēs ļoti maz satiekam maskēšanās tīklu darbnīcās un nekādi nevaram saprast, kāpēc. Jā, es gribu jautāt, kāpēc? Es zinu, ka kaut kur ir Latvija, ir citi, kas nodarbojas ar maskēšanu. Es nezinu, Ir varbūt tā. nu, Rīgā, kas, teiksim, Rīgā darbojas, esam mēs ar mūsu maskēšanās tīklu darbnīcu, kas īstenībā ir divās vietās. Ir arī gan pie mums Lapeņa ielā, gan Unijas ielā. Un tad ir Sitočki Vrīzi, kur ir Tā. trīs darbnīcas, kas, nu, viņi diezgan jaudīgi arī darbojas, nu, jau man liekas, ka 2 gadus. Nu, jā, tā ir tas otrs tā darbnīca, tā grupa, kur var pievienoties, palīdzēt. Bet Drīkst. mēs esam izplatušies arī pa reģioniem. Mums ir vairākās Latvijas pilsētās darbnīcas, kur nāk vietējie cilvēki. Nu, parasti tie ir tādi vecāki gada gājumi, kam ir vairāk laika, un viņi arī ļoti aktīvi pin šos tīklus. Kā jūs raksturojat cilvēku, kā palīdzēt Ukraiņiem? Jā, tieši no jūsu pieredze. Tas pārsvarā latvieši vai rīznieki vai tikai dzīvo reģionos. Tāds Nu, portrets, vidējs Nu, portrets. mums Nav tā. nav viena portreta, jo mums ir tik ļoti dažādi šie cilvēki, jauni un veci, strādājoši un pensionāri, un tad mums ir arī uzņēmumi, kas palīdz, ir kas vienreiz palīdz, ir kas regulāri iesaistās kaut kādās aktivitātēs. Nu, piemēram, kas mums ir uz vietas, mums ir latviešu omīte, kurai ir 84 gadi, ja nemaldos, un viņa, nu, vismaz 3 gadus jau pie mums dodas katru dienu. Ja vien viņai nav ārsta apmeklējums, viņa dodas un viņa palīdz brīvbodē, kur cilvēki var saņemt apģērbu. Tā ir viņas misija, un viņi to dara. Tad Super. mums ir cilvēki, piemēram, bijušais valsts iestādes darbinieks, kurš ir pensijā, un kuram viņš nāk 2 dienas nedēļā. Viņš nāk, viņš dara savas lietas, un nu, jau kaut kādu pusotru gadu, manuprāt. Un viņš ir viens no zinošākajiem brīvprātīgiem šeit uz vietas. Tāds, nu, ļoti uzticams brīvprātīgais mums. Tad ir tādi, kas, piemēram, nu, maskēšanās tīklu darbnīcu cilvēki, kur mums ir daudz senioru, kas nu, nāk teju katru dienu, strādā pie šiem tīkliem. Un tad ir tādi, kas var pieslēgties uz atsevišķiem pasākumiem. Mhm. Nu, jo viņi pa dienu strādā, un tad viņi labprāt izraujas kādā, nezinu, piekdienas vakarā, sestdienas vakarā, kaut ko palīdzēt. Vai būs jums ir kāds īpašais sirsnīgs vai iedvesmo stāsts, ja, par to, ka jūs pārdzīvojāt satiks cilvēku, kā, nu, ļoti sirsnīgi grib palīdzēt? Bet ir kas jūs, nu, varbūt iedvesmo? Ir tāds? Jā, nu man iedvesmo jau minētā latviešu omīte, Mhm. kurai ir pār 80 gadi un kur joprojām nāk ar šo te lielo vēlmi palīdzēt. Un mani ļoti iedvesmo mans maskēšanās tīklu darbnīcu kolēģis, kurš ar mums ir kopā
arī jau trešo vai ceturto gadu, kurš viņš ir aizgājis no aktīvajām darba gaitām, un es viņu satieku vismaz 3 reizes nedēļā. Un viņš ir cilvēks, kurš ir attīstījis šo te mūsu maskēšanās tīklu, darbnīcu tīklu Latvijā, un tas ir noticis tikai pateicoties viņa jaudai un viņa tam mērķim un vēlmei palīdzēt. Un šis man ļoti, ļoti iedvesmo. Jo, reti kurš cilvēks var tik ļoti sevi atdot un ieguldīt un ticēt šai te idejai un tam, ka mums joprojām ir jāpalīdz. Jo mēs ļoti bieži runājam, ka viss šis ir maratons. Jā, Jo, kara maratons, diemžēl, diemžēl, jā, jā, jo, jā. diemžēl tam nepietiek ar vienu, divām reizēm. Tev ir, tas ilgstošs darbs Pastāvīgi, pretim tai. pastāvīgi, Pretim jā, tai. jā. Bet Jā. starp Ukrainiem ir tādi cilvēki? Jā, ir. Ir starp ukrāņiem. Mums ir noliktavas brīvprātīgie. Mums ir, piemēram, arī Opītis, Volodimirs, Mhm, kurš nāk pie mums katru dienu, un viņa uzdevums ir placināt kastes. mhm. Kastes, kuras mums ir noziedojuši cilvēki, kur ir iekšā kaut kādas lietas, un mēs šīs kastes nevaram izmantot. Mēs ko darām? Mēs viņus saplacinām, saliekam, sakrājam, un tad mēs nododam uz pārstrādi. Un tas ir viņa galvenais uzdevums, viņa misija, ko viņš ar lielu prieku pilda. Bet ar to viņam vēl nav gana, jo viņam patīk domāt arī par apkārtējo vidi, rūpēties par saviem kolēģiem. Piemēram, mans velosipēds stāv ārā pie durvīm, ja līst lietas, viņš vienmēr uzliek maisiņu sēdekļi, lai man pēc tam būtu savs Ļoti sēdeklis. uzmanīgs, jā, jā. Drīz, Ļoti uzmanīgs. drīz būs Latvijas valsts svētki, jā, jūs plānojat kādas, ar Ukrainiem kopā kādas pasakumus? Vēl nemācējuši pateikt. Esam domājuši, bet neesam vēl pie šim jautājumam pieķērušies. Bet, Mhm. noteikti, varbūt, ka iekšēji kāds maziņš tāds pat ne piemiņas brīdis, bet tāds kopā būšanas brīdis visticamāk, ka būs. Bet tādi lielāki svētki diez vai. Es domāju, ka tā var palīdzēt integrēt Ukraiņiem tieši latviešu sabiedrībā, jā, kā kopā svinot svētki, īpaši valsts Jā, svētki. Jā. Tāpēc, ka jā, jūs jā. kopā ar Ukraiņiem svino neatkarību dienu un citi svētki, jā, tāpēc tā ļoti svarīgi. Bet arī drīz būs Ziemassvētki. Ja zinu, ka tradicionāli būs jums akcija ļoti sirsnīga, jā. Varbūt pāri par to runāt. Pastāstiet arī par to. Jā, pāris vārdos, protams, ka arī šogad būs mūsu Ziemassvētku ekspresis Latvija-Ukraina. Mhm. Mēs jau esam saņēmuši vēstulītes no Ukrainas bērniem. Vēstulītes šobrīd tiek tulkotas, lai tās varētu izvietot cilvēkiem pieejamas, saprotamas, un lai varētu jau sākt meklēt šos te rūķus, kas sagādās dāvaniņas tiem bērniņiem. Bet jā, tā doma joprojām tā pati, kad bērni ir uzrakstījuši vēstulītes Svētajam Nikolajam un lūdzot kaut kādu to dāvaniņu Ziemassvētkos, un, protams, joprojām ļoti daudz bērniņu cer, ka viņa tētis vai mamma būs ar viņu svētkos, atgriezīsies no kara un tam līdzīgi. Ir bērniņi, kam vajadzīgas šīs te praktiskās lietas, lukturīši, powerbankas, ir bērniņi, kas sapņo par batutiem, par makšķerēm. Protams, neiztrūkst jau arī kāds telefons, kāda planšete, bet tas viss jau drīzumā būs pieejams, šī te informācija. Un tad mēs plānojam šo akciju dāvans aktīvi vāksim līdz decembra vidum. Un decembra otrajā pusē, pirms latviešu, pirms mūsu visu, jau Ziemassvētkiem, tad notiks šis te brauciens uz Ukrajinu, kur kolēģi vedīs šīs dāvanas, izdalīs bērniņiem un šos te prieku un tas labās domas un mīlestību pie reizes arī paķerot līdzi. Jā, tas ļoti sirsnīgi. Renāte, es domāju, ka mūsu programma, jā, drusi līdz galam iet. Un jūsu vēstījums, jūsu messenger mūsu klausītājiem. Šajā brīdī, kā drīz būs 4 gadu, bet palīdzība vajadzīga, turpināt pie jums nāk visvairāk jaunu bēgļu, jā, kā brauc no Ukrainām. Jā, kāda jūsu Droši vien pavisam novēlējums? īsi novēlējums nepadoties un ticēt tam, ka karš beigsies. Un mēs esam ar jums, mēs esam te, lai jums palīdzētu, un mēs ticam tam, ka tas izdosies. Jā, paldies. Un tieši jums, ko vai kas palīdzē turpināt šo darbu?
ļoti, ļoti neviegli. Nu, tā ir atgriezeniskā saite no cilvēkiem, kam tu esi palīdzējis. Protams, ja tu sēdi birojā, tad tev ir grūti saņemt šo saiti, bet izējot tur ārā, satiekot kādu apmeklētāju, palīdzot viņam atrast mm, jebko, vai atbildēt uz kādu viņa jautājumu un saņemt šo te paldies, nu tas ir tas, kas palīdz turpināt. Ka tu redzi, ka tas, ko tu dari, nav veltīgi, ka tas kādam dod labumu. Paldies tev par tavu darbu, paldies taviem kolēģiem par to, ka palīdzējat Ukrainu. Nu, mēs būsim līdzi ar jums un uz redzēšanos līdz tā, kā Paldies! uz Līdz redzēšanos. uzvarai!